Tā ir principālā problēma, ko Lāga nesaprot. Tas pats mums ir arī ar mikrobioloģiju, ka varbūt, ka dienvidu valstīs tā situācija ir pieļaujama, bet ja mēs pieņemam tos pašus vidējos ciparus, tad mums tas ir ļoti smagi. Vai ir kāds vēl jautājums? Jā, lūdzu, veseli 2 jautājumi. Ārprāts. Sāksim ar puišiem šoreiz. Paldies. Man bija jautājums prezentācijas sākumā, jūs pieminējat, ka zivju par tiem pūkainēm kaitniecībām. Kāda kaitniecība nodara tas, kad ļauj cilvēkiem pa maksu makšķerēt ezeros? Tās licences. Tur ir tādas interesantas metodas. Kā es jau teicu, tur tas labums un tas kaitējums ir, ja cilvēks ir izmanīgs, tad viņš nokārto, ka viņam noteikumos ieraksta, ka naktī ezerā nevar iebraukt. Bet zivju krājums viņam ir jāpapildina par to licenšu maksu, ko viņš iekasē. Viņš laiž iekšā zušus un uzliek ezeru iztecē zušķērā. Rezultātā tie makšķernieki neko neiegūst, bet viņš no makšķerniekiem savāc naudu, par ko sev ražo zušus. Jūs gribat teikt, ka tas ir labi un pareizi? Interesants bizness. Labi, nākamais jautājums. Man patiesībā bija 2 jautājumi. Pirmais ir zināms, ka ezeri pieder tie īpašnieki varbūt dažādi. Ir valsts un pašvaldībām piederoši ezeri un ir privātu personām piederoši ezeri. Man bija jautājums no jūsu pieredzes, kur ir labāk apsaimniekotāji? Tādi godprātīgāk apsaimniekotāji. Ir dažādi. Godprātīgākie apsaimniekotāji ir tie, kas vairāk domā par darbu un mazāk par sevi. Bet, diemžēl, abos gadījumos gadās gan vienādi, gan otrādi. Tad otrais jautājums bija attiecībā arī par ezera eksploatāciju. Jūs pieminējāt, ka sapropeļu ieguve arī ir tā kā kaitniecīga ezeram. Bet sapropels, ja man ir pareiza informācija, ir mēslojums, bioloģisks mēslojums. Kā sapropeļu ieguve no ezera kaitē ezeram? Un, pakomentējiet šo. Praksē, piemēram, nav sevišķi daudz, bet, piemēram, Lielauces ezerā tur tālākajā galā ir centušies sākt ražot sapropeli, izrakuši tādas kā bedres, viņas tādas dziļas, kaut kādu zivīm tas brīžam patīk, brīžam nepatīk, bet viņas stāv tādas tā kā izraktas, tādas mākslīgi izraktas bedres. Būtībā mēs ezeru pārveidojam par karjeru šādā veidā, tā stingri ņemot. Tas iet kopā ar to ideju, ko jūs teicāt, ka tā mākslīgā ezera aizaudzēšana, jūs mums rādījāt skaistu slaidu, cik ātri to var dabūt gatavu, arī ir saistīta ar sapropeli. Tad, ja mēs izgrābjam, tad ezers paliek. Tā ideja, ka sapropeli iztīrot un uzkaisot kādam biozemniekam uz saviem biorudziem, mēs ēdam biopārtiku un teorētiski dzīvojam zaļāk, un pie reizes vēl zivīm vairāk vietas ezerā. Tā gluži nav. No šī viedokļa mēs vislabāk to ezeru varētu izrakt, būt labākas karjeru ezeru sākumā, ja viņas nepiesārņo, piemēram, Zirga sila ezeri, kamēr tur neuztaisīja milzīga rekreāciju ar milzīgi maz toaletēm. Viņi bija ļoti, ļoti labi, skaisti piemēroti. Viņi ir skaistāki nekā tie, kurus mēģina tur izrakt. Viņi jau neizraks sapropā visā ezerā. Viņi izstrādās rūpnieciski izmantojamo daļu un to pārējo gluži dabīgi, ka viņi atstās un teiks, ka to viņi ir saglabājuši. Bet rezultātā, ja viņi neizņems visu, viņi tur pamatīgi uzvandīs un kopā situācija pasliktināsies. Bet tad idejiski jūs sakat, ka, piemēram, šī te, var teikt, minerāla mēsla pa brīvu, proti sapropelis un vēl bio, nebūtu jāiegūst no ezeriem? Tie nav gluži minerāla mēsli. Tie nav minerāla, es gribēju teikt mēslojums, jā. Nav, un nav viņi arī par brīvu. Mums jārēķinās, ka tā ir saimnieciska darbība un nekādā ziņā nevajag teikt, ka tā ir labdarība ezeriem. Labdarība tā nav. Vēl fiksēs papildi jautājums? Jums ir savs ezers, es saprotu, ja? Jūs tik citīgi. Man nav savs ezers. Vienkārši interesē šis jautājums. Man bija komentārs tad attiecībā par šo zivju zvejniecību un sapropeļu ieguvi, kas man šķiet ir tāds, samērā pozitīvas darbības, kad, ja viņas tiek veiktas saprātīgi un likuma ietveros, tad droši vien, kad to var veikt, vai ne, ka tā nebūtu tāda pilnīga ezera izšķērdēšana. Jā, ir ļoti grūti, jo, diemžēl,
saprātīga darbība nevienmēr ir izdevīga. Un tāpēc es pateicos, ka jūs atgriezāties pie zivju tēmas. Ir tipiskie piemēri. Ezerā ielaižu karpas, kas ir bento sēdājs, un tur viss pamatīgi izvanda, un ielaižu, protams, daudz viņas, daudz vairāk nekā viņas vajadzētu. Tad vēl viņas bišķiņ piebaro, lai viņas būtu vēl vairāk. Rezultātā mums ir pamatīgi uzvandīts ezers ar sagrautu ekoloģiju, teiksim, pārspīlētā gadījumā, bet ir daži piemēri. Otrais variants. Laiž iekšā ezerā, to, ko labprāt makšķerēs, ielaiž iekšā zandarts, un tie zandarti pamatīgi, teiksim, ietekmē repšu populāciju, sevišķi, ja tur nav tas ezers nav tāds īsti tāds, kur šīs populācijas mazliet paralēli pastāv ilgstoši. Un viņi nerēķinās. Principā apsaimniekotāji, kas darbojas ar zivīm, viņi 90% gadījumu nerēķinās ar ezera ekoloģiju, ar sekām. Jā, viss ļoti skaisti, es saprotu. Jūs esat vairāk ezera draugs kā zivju draugs, bet cilvēki grib ēst. Un viņš aiziet uz veikalu, viņš ierauga, ka man ir stori no Krievijas, man ir lasis no Norvēģijas, man ir zutis no, pieņemsim, Dānijas un tā tālāk. Un tad viņš prasa sev, klausies, mana zilo ezeru zeme ir tik, es atvainojos, zaļa, laikam nevis tad zila, ka es veikalā pie vislabākā nosīm un piedodiet, vedot no Norvēģijas, nekāds zaļais vairs tas lasis nesanāk. Tāda ir situācija, ka mēs esam kurā gadu simtenī vai pat tūkstotī. Reāli, ja mēs gribam savvaļas zivis zvejot ezerā un izmantot pārtikai, pie mūsu populācijas tas ir absolūti neiespējami. Tā ir tikpat labi, jūs varētu sūtīt cilvēkus mežos, lai viņi tur vāc ogas un tā tālāk. Tas ir kaut kas sīkums klāt, bet tā nav, teiksim, nodrošināšana ar pārtiku. Ja mēs darbojamies ar zivkopību un gribam ražot zivis, tādā gadījumā mums jātais vai no dīķi, vai vēl labāk ir jātais akvakultūras slēgtajās telpās, kur iespējams nodrošināt visas apstākļus, attīrīt izejošos notekūdeņus tā tālāk. Mums ir gadījums arī ir Riča ezerā, kur cilvēki vienkārši ezerā patvarīgi ielikas prostus, pie plosta piestiprinātas prostus, tur turēja foreles un baroja viņus, un brīnišķīgi viņiem vienmēr bija galdā svaigas foreles. Tas, ka visi tie atkritumi paliek tur pat ezerā, ka tas ir tas pats, kas, teiksim, uzlīkot nelielu cūkūtu uz ezera, virsū, tas viņus neinteresēja. Sprudkungs, te Katrīna ir uzrakstījusi iela.lv mājaslapā, vai ministrijas veidojot normatīvos aktus aicina jūs un jūsu kolēģis piedalīties to izstrādē? Es gribētu teikt tā, ka viņas lielākajā gadījumā daļā gadījumu no tā cenšas atkratīties, reizēm aicina, bet tas ir visai reti. Bet tāpēc, ka jūs ir tāds kaujiniecisks no malas. Teiksim tā, es normatīvos aktus esmu, teiksim, ministra kabineta noteikums biedrība Latvijas ezera, ne jau viens kopā esam palabojuši kaut kādus 25, bet tas ir ar kauju, diemžēl. Tā ir. Pareizi teicāt. Bet visu cieņu, paldies, mēs varētu aplaudēt cilvēkam, kurš tiešām cīnās, nevis vienkārši runā. Paldies, Sprudkungs, jums varbūt jāpaliek modram vēl, jo jūs kolēģi no Hidroekoloģijas institūta, bioloģijas doktore, kuru es aicinu tagad Solvītas Strāķis kundzi, jūs droši ieņemat vietu un sanāks, ka jūs, Sprudkungs, varbūt varēsiet arī viens otru ar kolēģiāli papildināt. Kamēr Strāķis kundze ieņem vietu, paskatīsimies, cik auditorija ir cilvēki, kas piedalījās pagājušajā sestdienā, svētdienā putnu vērošanas dienās. Visu cieņu. Es arī. Vēl kāds. Kur jūs bijāt?